Mani sauc Gunta Krastiņa. Esmu dzimusi Ventspilniece. Šobrīd man dzīve norit starp Liepāju un Ventspili, jo es strādāju Liepājas akadēmijā, kur pasniedzu gleznošanu un radošās darbības teoriju. Ventspils pirmkārt man nozīmē, protams, tēva mājas. Šeit es esmu dzimusi, augusi. Ventspils man izraisa tādas asociācijas kā vējš, pludmale, jūra, skaistie apkārtnes meži un, lai cik dīvaini nebūtu, bet dunoņa naktīs, kas nāk no dzelzceļa un ostas, ar to man asociējās Ventspils. Ventspils var lepoties ar savu gadsimtu gandrīz seno vēsturi. Tā ir viena no senākajām pilsētām Latvijā ar ļoti lielu kultūru vēsturisko mantojumu. Ventspils var lepoties ar ļoti lielo sakoptību, sakārtotību, ar saviem skaistajiem dabas parkiem, ar skaistajiem bērnu laukumiem, kuri reti kurā pilsētā Latvijā ir. Un Ventspils var lepoties ar saviem cilvēkiem, strādīgiem, spītīgiem un kuru cerību vērst uz nākotni.